Sveicināti, mīļie raidījuma Kivī skatītāji! Un atkal jauna nedēļa, un mēs esam atpakaļ pie jums. Ar jums kopā būšu es, Kārlis Rudolfs Kaktiņš. Un es, Erga Bakovska. Šodien raidījumā redzēsiet, kā aktieri un radošā komanda gatavojas Leļu teātra izrādei. Ieskatīsimies Latvijas Radio 5 iekšienē. Raidījuma Kivī komanda modina putnus Lībiešu krastā. Apskatīsim iespaidīgu retro auto kolekciju. Kā ātri noreaģēt un aizsargāties pret negaidītiem uzbrukumiem. No Kārli, kāda ir jaunuma šonedēļ? Es padzirdēju, ka nesen bija, vai pat vakar, drīzāk nesen bija teātra diena. Jā, es arī to redzēju, un man vispār liekas ļoti interesanti paskatīties, kas notiek nevien parasta teātra, tāda klasiska aizkulisēs, bet gan tieši Leļu teātrī. Tas ir tās neklasisks variants. Tur ir kaut kas interesants tāds, jā? Labi, tad dosimies ciemos. Leļu teātrī galvenais aktieris ir Lelle, bet tā atdzīvojas tikai tad, kad aktieris tai piešķir dzīvību. Taču šoreiz tiek radīta izrāde, kas lauž ierastos priekšstatus, bez lellēm, bet ar aktieriem, kuri pārtop par mīļumlietām. Raidījuma Kivī komanda devās izzināt, kā top šis unikālais iestudējums un kas kalpojas par iedvesmu tā idejai. Man tas impulss bija 3-gadnieks. Un es atcerējos savu meitu, un es atcerējos tādu epizodi ir vakars. Viņa tīra zobus, ienāk vannas istabā, viņa dusmīga, un zobpasta lido man vaigā dusmās. Un tad es atcerējos, 3 gadi ir tas posms, kad tu pieredzi stipri savas emocijas, un emocijas veļās kā tāds vilnis tev pāri. Tu vēl nespēji, tev nav tik liels vēl vārdu krājums, lai izstāstītu, kā tu jūties, un tāpat laikā sākumā iet emocijas, un tikai tad tu aptver, kas ir noticis. Un man liekas, ka tieši arī emociju pasauli kā maziem tā lieliem ir kaut kāds tāds pamats, uz kura mēs stāvam. Un tāpēc arī izrādē izskan vārdi man ir dusmas. Tas ir kaut kas, kas man pieder, un tas ir kaut kas, kas man dod spēku, lai es sevi pieteiktu. Mums šķita tā, mums vajag tādu rotaļu kastīti, kurā dzīvo šīs mīļumlietas, jeb tādas mīļmantiņas, kas šim bērnam ir svarīgas, mīļas, un viņš spēlējoties, viņš patiesībā procesē to, ko viņš ir redzējis, pieredzējis bērnu dārzā vai spēļu laukumiņā, un tad no tā arī veidojās ideja par scenogrāfiju, kur mēs spēlējamies ar mērogu. Mums ir kastīte mazās mantiņas, lelītes, un uz skatuves tas viss kļūst liels. Un mēs nonākam šai iztēles pasaulē. Ro! Ķis! Ro! Cīņas! Ro! Kas? Ro cīņas! Man liekas, ka kaut kā svarīgi ir dažreiz atzīmēt vai kaut kā informēt, ka tas izrādes tapšanas process tā kā nesākās ar mēģinājumiem, bet sākās gadu, pusgadu vai vēl pirms tam ar maketa nodošanu, ar kostīmu skicēm, ar visu. Un ka tas parasti, tā, kad sākās mēģinājumi ar aktieriem, tad jau lielākā daļa vai vismaz daļa ir gatava. Un tas ir jau, tas mākslinieks šeit dzīvo stipri ilgāk pirms tas pirmā mēģinājuma. Tas vispār viss sākās ar tādu vienkārši šādu te skici par kosmosu. Un tad tev ir jāsēž pie galda ar visiem tehniskajiem, jādomā, kas tas būs. Tas būs mīksts, tas būs ciets, tas būs kaut kāds apdrukāts kaut kas, vai tas ir, tā kā no skices, tieši man ļoti patīk tā sadaļa, kas ir tā kā domāt, kas tas ir pasauli realitātē. Un tā sajūta ir maģiska, kad tu esi uzzīmējis kaut kādu lietu vai kaut ko, vai uztaisījis maketu kaut kam, un tad darbnīca to izdara, un tagad tas ir īsts mākonis īstā vietā. Tā ir ļoti maģiska sajūta. Un arī tas ir tāds scenogrāfa darbs paredzēt, kas tajā izrādē notiks bišķiņās, arī ja tu tā kā vēl nezini, tad tur katrai, scenogrāfijas elementam vai kostīmam ir tev visu laiku darbnīcās par, un ko ar viņu darīs, vai uz viņa kāps, vai viņu vilks nost izrādes laikā, vai plēsīs, vai metīs. Principā, jebkurai lietai vajag paredzēt tos vissliktākos scenārijus. Tiešām, ka viņu dedzinās, viņu mētās, viņu, tā kā visu. Arī šeit ar šīm jaukajām planētām. Ko vēl tikai ar viņām nedarīs?
Tā kā, kad ir jauna izrāde, man liekas, ka es to daru pirmo reizi. Man katru reizi ir tas pats satraukums. Man katru reizi šķiet, ka es nezinu, kas ir jādara. Un man tas atkal ļoti, ļoti patīk, jo katra izrāde ir jaunatklājums. Un man ir ārkārtīgi laba sajūta par Leļa teātri, ka man liekas, ka viņš kaut kādā ziņā pārdzimst. Un jau arī tas, kad vispār domāt par aktieru ķermeni arī kā par objektu, ar kuru mēs tagad šo tēmu strādājam, tas arī parāda to, ka cik teātris plaši sāk skatīties un aicina arī skatītājs to raudzīties plašāk. Un vērt vaļā šīs robežas, jā. Katrs priekšnesums ir kā maza pasaka, kas rada visdažādākās emocijas un ļauj ielūkoties brīnumu pasaulē. Sižetu veidoja Kerija Kieksta, Kārlis Rudolfs Kaktiņš, Ērika Bukovska, raidījums Kivī. Cik forši, ka vispār ir kaut kas jauns arī Leļu teātrī, ka nav tikai šis standarta, ko mēs iedomājamies, ka ir šīs lēlas un viņas iedzīvina ar balsīm. Tieši tā, man šeit tas ir diezgan interesanti, ka aktieri var parādīt savas balsis no labākās puses, nevis tikai savu aktieru mākslu. Jā, bet arī radio balsis ir kā tāda galvenā lieta, ko izmanto. Tieši tā, tas ir ētera personības galvenais instruments. Jā, tāpēc arī mēs ieskatīsimies tajā, kā izskatās radio iekšieni. Vai esat kādreiz domājuši, kas notiek Latvijas radio iekšienē? Šodien dosimies to noskaidrot un aprunāsimies arī ar Latvijas Radio 5 personībām. Dodoties ekskursijā pa Latvijas radio ēku, apskatījām Radio 5 direktora Kārļa Kazāka, galvenā redaktora Toma Putniņa un mūzikas redaktora Ulda Cīruļa kabinetu. Ieskatījāmies arī ierakstu studijās, kurās ik viens, strādājot radio, var doties ierakstīt savus raidījumus. Noskaidrojām, ka lielākā daļa no ierakstu studijām ir modernizētas, lai būtu ērtāk un efektīvāk to izmantošana. Apmeklējām arī pirmo ierakstu studiju, kurā ierakstīti neskaitām visu laiku izcilākie mūzikas ieraksti. Daļa no tiem ir saņēmuši arī Grammy balvas. Es taisu scenārijus, runāju viesus, veidoju multimediālu saturu. Dažreiz aizstāju, kad kolēģi ir devusies kādā izbraucienā. Un, pārsvarā tas ir par satura izdomāšanu gan ēterā, gan multimediāli. Interesantākais laikam ir viesi, jo mums ir diezgan liela brīvība ar viesu iespējām un sarunāšanām. Piemēram, tādam kontrastam vakar bija Aminata, un šodien mums ir tāda alternatīvā grupa Pretplūsma, kas ir jauna grupa. Un, pilnīgi dažādas muzikālās pasaules. Un vienādi sakot, tas, kas tev interesē, tu vari sarunāt, un lai tas cilvēks atnāk un izstāsti, tīpaši, ja tas ir vēl vērtīgi, super. Tas, man liekas, ir tāds foršākais. 5. ātruma klausītājiem patīk Tinlikar. Šis ir kāds sanāks veikums Just to Hear You Say jaunas stundas sākumā. Ko tu savā darbdienā gaidi visvairāk? Patiesībā pašu ēteru sākumu 4:00, jo man liekas, ir ļoti svarīgi ar kādu dziesmu tu jau sāc savu ēteru, kādu enerģiju vispār tu ierodies, kas ir tas, ko tu esi gatavs nest un dot cilvēkiem. Un kam tu ieteiktu šādu profesiju? Kādam cilvēkam, kam ir jāpiemīt? Jābūt neatlaidīgam. Manuprāt, Jānis Baķis arī tam ir lielisks piemērs. Tad jābūt ir gan komunikablam un spēt savākties brīžos, kad nav pašam iekšā, bet tev ir kaut kas jādod. Un šī īpašība bieži vien ir ļoti, ļoti svarīga, jo nav tā, ka mēs radio DJ katru dienu esam labākajā noskaņojumā, bet tas nevienam nav jāzina, vai kas tev ir atgadījies mājās, vai ka tu esi kaut ko nokavējis, vai kaut kas nav sanācis. Tev ir no sevis jāmēģina dot tas labākais. Un tev vienmēr ir jābūt kaut kam, ko teikt. Kas tad bija tajā apmācību laikā visgrūtākais, kas bija jāapgūst? Saprast, kurā momentā beigt runāt, jo radio ir jāstrādā cilvēkiem, kuriem ir ko teikt. Kā es vienmēr saku, tad tās tehniskās lietas, kā izslēgt, ieslēgt mikrofonu, tu ar laiku iemācīsies. Tā nav raķešu zinātne. Bet svarīgākais radio cilvēkiem ir, ka viņiem ir ko teikt, ka viņiem kaut kas rūp un ka viņi to var noformulēt jebkādā iespējamā formā, kas sasniedz cilvēkus. Neesmu īsti domājis, kā es vēl šeit varētu pakāpties, jo vienalga, kad es esmu bijis raidījuma vadītājs, producents vai tagad galvenais redaktors, primāri par to, ko es esmu domājis, ir, ko es varu šajā amatā izdarīt tā, lai es justos, ka es esmu piepildījis šo amatu. Un tikai tad tās domas loģiski tev sāk virpināties, ok, es esmu izdarījis visu, ko es gribēju šajā amatā,
ko tālāk. Bet tā pat primārā lieta ir sākumā piepildīt to amatu. Tā es arī gribētu teikt, vajag darīt visiem jaunajiem, sākt ar mazumiņu un tad būvēt uz tā. Sižetu veidoja Beāta Roga, Dana Daniela Hračaņika, Viktorija Gaila, raidījums Kivī. Vispār bija ļoti vērtīgi paklausīties šos komentārus gan no radiopersonām, ēterpersonām, gan arī no paša Toma Putniņa. No putni. Par putniem runājot, lībiešiem ir tāda tradīcija katru pavasari sasaukt putnus. Jā, interesanti. Neesmu par to dzirdējusi tā īsti detaļās. Varbūt var kaut ko pastāstīt? Es nevaru kaut ko pastāstīt, bet pastāstīt var mūsu kolēģi. 23. martā svētdienas dienā raidījuma Kivī komanda devās uz Latvijas-Igaunijas robežu starp Ainažiem un Iklas ciemu, kur notika senā lībiešu tautas tradīcija putnu modināšana. Tā ir tāda lībiešu tradīcija, jo lībieši uzskatīja, ka putni nedodās uz gaiputniem, gaiputnu gaitās, bet viņi paliek upēs, jūrās, ezeros un pa ziemu guļ. Tad viņi ir pavasarī jāmodina. Tā modināšana notiek ar skaļu dziedāšanu, trokšņiem, cilvēki sanāk kopā, met šautriņas, jo ar putniem pamostas arī ļaunie gari, laumas, skauģi, raganas. Un tad ir tā, kad no sākuma viņus pamodina un tad aizdzen prom to slikto. Būtībā visām Baltijas jūras somu tautām, pie kurām pieder arī lībieši, tie skaitā igauņiem, somiem, karēļiem, ir kopīgs tas mīts par to, kā izcēlusies ir pasaule, kura centrā ir ūdens putnu ola, no kā tad arī pasaule rodās. Dzeltenums top par sauli, un tad viss pārējais par tām lietām, ko mēs apkārt pazīstam. Mūsdienu lībiešu kopienas gadījumā tā tradīcija ir transformējusies un pārtapusi tieši par šo putnu modināšanas tradīciju. Jā, šis pasākums patiesībā radās kā viena no norisēm 2023. gadā, kas tika pateicoties UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai un arī Latvijas Nacionālajiem kultūras centram un arī Latvijas Universitātes Lībiešu institūtam nodēvēts par lībiešu mantojuma gadu. Un šī mantojuma gada ietvaros lībiešu vēsturiski apdzīvotajās vietās tika aicināts atzīmēt šo te gadu ar dažādām norisēm, kas cildina Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu kultūras un valodas mantojumu. Tas, kas padara šo tradīciju īpašu, ka šāda putnu modināšanas tradīcija ir unikāla tieši lībiešiem, un ar savām saknēm viņa iet ļoti tālu senvēsturē. Šī lībiešu mantojuma diena mums jau veidojās no pašiem pirmsākumiem kā tāda kopā sanākšana, pārobežu draudzēšanās, saikņu veidošanās un tiešām jā, šī mantojuma arī cildināšana šeit uz vietas. Oi, man liels prieks, mēs viņu taisam 3. gadu. Tagad mums ir gan Latvijas vēstniecība Igaunijā, gan Igaunijas vēstniecības Latvijā, mēri Hēdemestas, Limbažu novada, UNESCO. Pasākums iezīmē Igaunijas un Latvijas kopīgo mantojumu, kopīgo vēstures un kultūras mantojumu, proti lībiešus. Lībiešu valodu, lībiešu tradīcijas un to, kā mēs pret šo mantojumu izturamies šodien. Ja māc vilpodams, jūrā mani baleliņu vakarē gājumi, jūrā mani baleliņu vakarē gājumi. Šādi pasākumi patiesībā ir savā ziņā rituāli, un tas ir ļoti nozīmīgi. Domājot gan par vietas identitāti, gan piederību, sevišķi mūsdienu mainīgajā pasaulē un dažādās šajās globālajās norisēs, kas notiek, līdz ar to tā sakņu sajūta un zināmā mērā iesakņošanās ar vietu ir būtiska. Jebkuras tradīcijas, kuras mēs esam mantojuši no saviem senčiem, ir jāsaglabā. Jo tas ir tas, kas veido mūsu identitāti, kas padara mūs atšķirīgus no citiem, kas palīdz mums gūt arī, tā banāli sakot, spēku. Jõudis tempima tied läbid vallis.
Veslinut velnutamil. Mēs esam Salatsgrīvas folkloras kopa. Mums ir šī Salacas lībiskā izloksne, un arī, kad salatsgrīvieši runā, tad mums ir tādas zināmas runas īpatnības, kas ir arī līdzīgas ar lībiešiem. Mums aizvien mazāk paliek vispār to, kas prot dažādas izloksnes. Izloksnes pamazām zūd un saplūst ar standartu latviešu valodu, un līdz ar to arī tā izlokšņu, latviešu valodas izlokšņu saglabāšana un to īpatnību saglabāšana arī ir ļoti būtisks uzdevums, no mūsu viedokļa arī tieši tāpēc, ka viņas nes šo lībisko mantojumu sevī. Kur tu peci, gailīti mans, norītiņā grumā, norītiņā grumā. Lībiešiem novēlējums laikam jau būs aizmirst par pēdējo lībieti, kas ar vienu tiek runāts, un no Krogzem Mikas, ja Bausakļa dzēļoja rindām tiek cildināts, ka ir pēdējais lībietis un jau viss beidzās. Nekas nebeidzās, un lībieši, es domāju, saņemamies un pēc būtības, lai tas trīskrāls kots, kas joprojām šodien arī plīvo šeit, zaļais, baltais un zilais mūs patiesībā saista un stiprinam saites, domājam par kopīgām lietām, veidojam šo un attīstam šo mantojumu, lai tas vienkārši skan un veidojas un attīstās. Turamies! Būt aktīviem, noteikti būt sadzirdamiem un saredzamiem, jo ja mūs neredz un nedzird, tad jau tas neiet tautiņās. Tā kā, lai top. Tas droši vien, ka mans novēlējums ir tieši šis. Atnākot jaunam laikam, turpināt radīt jaunas lietas, un lai nākamais ir vēl jaudīgāks par to, kas ir bijis. Ir īpaši tāpēc, ka vārds jauda nāk no lībiešu valodas. Laura Romādova, Kristiāns Ločmelis, Renāta Meldere, raidījums Kivī. Ai, šie mazie pavasara vēstneši putni. Nevien viņi skaisti dzied, bet viņi ir arī ļoti ātri. Bet zini, kas ir ātrāks? No. Sarkans Kadilaks. Jā. Zini, tad būtu interesanti paskatīties, kā tas izskatās dzīvē, ja? Kā varbūt tu zini kādu vietu, kur tā var izdarīt? Es esmu dzirdējis, ka tas notiek kaut kur ap Milskaunu, tas varētu būt. Interesanti. Nu, tad arī aizbrauksim uz turieni un apskatīsimies. Esam ieradušās Milskalnē pie automoto restaurātora un ielūkosimies viņa garāžā, lai uzzinātu, kā atgūt otro elpu leģendāriem transporta līdzekļiem. Garāžas sastāvēs no 3 daļām. Būs tie klasiskie auto, kas man tuvāk, tas būs tie amerikāņi. Tad būs mototehnika, kāda mums Latvijā ir bijusi ejot cauri gadiem. Un tā trešā lieta, kas šeit garāžā ir auto vizītkartes, kādas mums Latvijā ir bijušas sākot no 20. gadiem kronoloģiskā secībā līdz mūsdienām. Mani sauc Arvis Ozoliņš. Jā, es šobrīd šeit pārstāvu klasisko auto-moto garāžu. Pirmā mašīna no tēva palikās 66. gada, bija Moskvičs. Tad šeit arī atradas ir tāds pats, ne tas pats, bet tāds pats vietiņu. Un šis ir praktiski oriģināli nedaudz pieremontēts, oriģināli saglabājies. Jā, un ja paskatās tur pa to logu iekšā, pa sānu logu, tad tur var redzēt apmēram, cik daudz padomi rubļi bija vajadzīgi, lai nopirktu to auto. Ar auto es esmu saistīts ļoti sen, var teikt, kopš 11 gadu vecuma. Bet kopš Latvijā izveidojās apdrošināšanas kompānijas, Ots apdrošināšana, tad sāku strādāt par autoekspertu. Novērtēju, pēc negadījumiem transporta līdzekļus un arī strādāju, nedaudz remontēju transporta līdzekļus. Nedaudz vairāk kā 20 gadu atpakaļ sākās kā tāds atslodz no darba. Šeit ir mūsu, ja var teikt, mūsu Latvijas lepnums, ja Rīgas ražotie mopēdi, Rīgas rūpnīca. Šeit sākot no pirmā mopēda Rīga 1 līdz pēdējiem, kas padomu laikā, ne jau pēc padomu laika, 90. gados jau beidz ražot. Pirmais auto bija šis sarkanais Kadilaks. Lietuvietis man palīdzēja viņu sameklēt Amerikā, un tad apmēram kaut kā 2 gadi. Bišķi vairāk man aizgāja, kamēr es viņu sabūvēju. Visādi bijis. Ir auto, kurus es pats esmu meklējis, un ir auto, kuri atraduši ir mani.
Katram auto ir pilnīgi sava tā vēsture, kā viņi nonākuši pie manis. Pirmais tika meklēts tāds, kāda apmērām es varu atļauties, kāda es gribu, pēc vēlmēm un iespējām salīdzinot. Nu, teiksim, šis Studebekers, tas bija speciāli auto meklējumu tieši šo modeli, jo šī, var teikt, vienīgais modelis, kas sērija veidā nāca ar šādu te priekšējo dizainu, to lodes deguna dizainu. Šie automoto garāžas iemītnieki izrādās ir bijuši arī filmās. Kaut kādu mēnesi būs arī salonā iekšā zaļais cilvēciņš un maska jau ir izprintēta 3D, jau viss tik jānokrāso. Viss būs arī iekšā ar visu dzelteno uzvalku un viss jau ir sagādāts, tikai jāuztais vēl manikēni. Vai atminaties, kādā filmā redzam šādu mašīnu? Jā, teiksim, latviešu filmā, kur mašīna piedalījās. Bez kauzlījums, jā. Pansī, pilī. Jā, tur tas viens motocikls bija 6. sērijā. Kaut kur plus mīnus ap 70 transporta vienībām šeit telpā. Vidēji ir 2 līdz 3 gadi uz auto. Pagājuši gadu stāvēja šeit viena šasija 1928. gada mašīnai. Šobrīd jau ir 13. gads, neesmu vēl pabeidzis viņu. Bet es ceru, ka varbūt šogad pabeigšu. Jā, jāvarēja uz, teiksim, dzeltenā korveta bija kaut kādi $5000, es viņu pirku. Kaut kādi 15 tur ir ielikts, jā. Bet tas ir tā šausmīgi apmērā. Viņa stikla šķiedras mašīna, nav no metāla. Tad viņš tāds ziloņa kaulā bija, ka es tā krāsa. Un tā kā es izdomāju, es gribēju koši dzeltenu, jo Baltijā neviena koši dzeltena nebija. Pacietība. Pats galvenais ir pacietība. Jo visi iet ļoti, ļoti lēni, ja? Kamēr kaut ko sameklē, kamēr kaut ko izdomā, lai kaut ko nesalaust, jo mezgli ir sarūsējuši. Viņi nevar tik viegli atskrūvēt un nenāk, un lai tu kaut ko nesalaustu, tā tad tev vajag ļoti lielu pacietību. Nu, ne visu jau var dabūt, jauns jau tur maz ko var dabūt, kaut ko vēl lietot var atrast, bet nu, tad ir stipri jāskatās, kas ir izdevīgi atjaunot un taisīt to pašu detaļu vai meklēt citu un atjaunot, jo ideāls jau nemēdz būt. Ja? Nu, kaut ko par etam var vēl atrast jaunu, jā, bet nu, tad atkal jāskatās, jo tas viss ir Amerikā. Tur visur ir muitas un ceļš ir darbs. Ja pats vēlies ar šo nodarboties, atceries galveno. Nebaidīties un darīt. Pieredze rodās tikai darot. Evelīna Kauķa, Laura Trautmane, Aleksa Volkova, raidījums Kivī. Nu, skatoties uz visām šīm mašīnām, es sajūtos tā kā kaut kādā filmā, Hollywoodas kaut kādā kases grāvējā, kur ir arī cīņas elementi, un tad uzreiz ienāk prātā par mašīnām ir skaidrs, bet kas ir ar kaut kādiem pašaizsardzības mehānismiem? Vispār, man liekas, ka ir ļoti vērtīgi iemācīties arī šo pašaizsardzību, arī pat tā kā ikdienas situācijās. Pilnīgi noteikti, es domāju, varbūt Latvijā tas nav tik aktuāli kā citās valstīs, bet šā vai tā tas ir noteikti noderīga prasme. Tāpēc arī mūsu komanda aizgāja ne tikai paskatīties, kāds notiek, bet arī izmēģināt. Iespējams, katram ir bijusi situācija, kad ir nācies aizstāvēt pašam sevi vai pat kādu citu. Kraumaga Rīga ir vieta, kura radīta, lai sniegtu cilvēkiem praktiskas un efektīvas prasmes aizsargāt sevi reālās dzīves situācijās. Tā ir īpaši pielāgota, lai spētu ātri un precīzi reaģēt uz uzbrukumiem un bīstamām situācijām, izmantojot vienkāršas un instinktīvas tehnikas. Raidījumā mēs tuvāk iepazīsim šīs pašaizsardzības sistēmas pamatus un tās pielietojumu ikdienas dzīvē. Tas, ko mēs šeit cenšamies trenēt, tā ir pašaizsardzība, un mēs cilvēkiem mācām uzvedības kaut kādas lietas, kas var notikt uz ielas. Un uz ielas, kā jūs zināt, nav nekāda noteikuma. Tur jums, ja cilvēks sāks sist, viņu sitīs tikmēr, kamēr uzbrucējs panāks savu mērķi. Nu, nekādi noteikumi nevienā mirklī neviens nepateiks stop. Pārsvarā cilvēki, diemžēl, mūsdienās arī viņi aizgriežās. Viņi izliekās, ka nav redzējuši, jo tas arī ir normāli, ka viņi aizgriežas. Jo iedomājieties, kādu jēgmatu skaties, kā kādu sit, ja es nezinu, kā viņam palīdzēt. Šodien arī mēs devāmies apgūt pašaizsardzības pamatus. Mēs devāmies neejam uz kādu baigu augstu ātrumu, mierīgi gulstamies, meklējamies, kurš jau var priesīt, mierīgi. Man vienreiz salikt kājas bija šādi. Tu labros vai krēlis? Labros. Savai kājas vienā? Ok. Es vēl vairāk savāc. Es esmu krēle. Let var kuzēt, kas samai nodara. Jā. Un tas, kas jums vajag jāpistēs tikai pie pleca. Mēs par rokām nebakstēt. Cīnies tikai pie pleca.
mēs nedrīkstam? Tas ir tikai priekšā ar domu, kad, ja es nāku to parādu, mēs cenšamies aptvert praktiski visu spektru, kas uz ielas var būt. Sākot no fiziskās tādas vardarbības, tas nozīmē sitienas, spērieni, kas var būt žļaukšanas, grābšanas aiz matiem, kaut kādas roku laušanas, visi iespējamais. Plus, protams, visi iespējami ieroči, kas uz ielas varbūt goda cilvēki, kas ikdienā visvairāk sastopamies. Tas pats nāzes, ko visvieglāk visiem iegūt. Attiecīgi tas var būt sākot no draudiem, ka mums draud ar nāzi, beidzot ar to, ka mums beidzot kāds ir mēģina kaut ko izdarīt vairāk, iedurt to pašu nāzi. Kā mēs zinām, mums Latvijā ir pietiekoši tādu gadījumu arī tādu bijuši. Wow! Reisā labā un painos. Noliec plaukstu priekšā, es eju klāt, painos, nāc atpakaļ, pām. Nu, mirstī! Nemiršu nekād! 1, 2, 3! Ak, līdz Dievs, to nekā man neredz. Šis ir spāņu nazis. Tagad mēs ar viņu trenēsimies. Pium! Protams, arī no aizsardzības viedokļa mēs cenšamies iedot visādas lietas. Pārsvarā visi stāsta, ka pipargāze nedarbojās, bet tas mīts veidojās tikai no tā, ka cilvēki vienkārši stresā un pārbīlī netrāpa, kur viņi gribēja trāpīt. Mēs atnākot kaut vai uz nodarbību, kaut ko šodien jūs arī, ka bijāt šeit. Jūs redzējāt, jūs kaut ko tomēr darījāt, jūs sapratāt, ka pie man naža nedrīkst rokas likt klāt. Par to, ka rokas vajadzētu turēt priekšā, nevis, ka mēs turam kaut ko citu. Kā jūs sāksiet domāt, ka labāk tomēr varbūt nevajag tik daudz kašķēties, labāk pateikt, izvairīties no tās situācijas un pārtraukt to situāciju. Treniņš ir noslēdzies, un tagad mēs jums parādīsim vienu paņēmienu, kas jādara, kad esi nonācis kādā bīstamā situācijā. Es tagad jaucu. Un tagad mēs saliekam roku monkey hand. Un tagad pēc iespējas tuvāk un hapu. Un tad sitam zodi prom. Tad bija kaut kāda kāja jāliek, bet es nezinu, kur īsti. Bet mēs viņu sitam. Un tad viņai sāp, un tad mēs sakam, ej prom. Šodien ar jums kopā bija Betija Skuiņa, Ieva Ziemele, Karolīna Savicka, raidījums Kivī. Wow, mēs vismaz zinām, kā pašaizsargāties nedaudz. Nepilnībā tur mums pašiem jāiet ir klātienē tādā gadījumā. Jā, bet Betija arī jau parādīja kaut kādu tādu labu vienu paņēmienu, ko gan varētu iemācīties. Labi. Tas, laikam, arī mūsu raidījumā šodien viss. Tāpēc arī atvadīsimies un tiekamies jau nedēļ. Atā!